The Cubans are not unaware also that the Trump administration is in a quagmire in Iran. So effectively, you have, if you imagine it as a poker game, both sides have aces up their sleeve. The Cubans obviously are in a more vulnerable position because at a certain point the lights are going to go out. They virtually are now. Tony, does it feel, I mean, in your mind, in the mind of the people you spoke to, that this is a crunch moment, this is perhaps the end of an era? Yes, that's how it feels to me. I've been to Cuba twice in the past year, and for the first time I felt that Cubans were more willing to just say it like it was. This time they were just saying, this has got to change, because they just can't continue to live like this. Most of the young have left, elderly people are on their own, nothing's working. And on the other hand, they have this, frankly, reprehensible government in the United States behaving like a global bully. And so, it's a terrible time for them, and their heads are on the chopping block. But most people just wanted to change. It's just, in a sense, they're past politics, and therefore many, many, many Cubans, I think, now are also kind of over the idea of revolution. The journalist John Lee Anderson of the New Yorker, bringing us to the end of this edition of NewsHour. Thanks so much for being with us. Until the next time, bye-bye. This is the BBC World Service, and in the food chain this week. Family meals, a time to connect, or a daily battle. I'm Ruth Alexander, and whether you're feeding fussy toddlers or moody teenagers, we're exploring how to make mealtimes less stressful with expert guidance and listener tips from around the world. The Food Chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts. In 50 minutes, we join World Business Express for the latest finance, economy and business news from BBC journalists around the world. We'll explain how the day's business stories affect you and hear unique insights from top industry bosses. This is the BBC World Service, the world's radio station. Coming up from the BBC World Service, The Interview. Conversations with the people shaping our world. With me, Ben Thompson. For this episode, I speak to Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, the Director General of the World Trade Organization, about whether the WTO is still relevant at a time of unprecedented global challenges. We have to admit that much as the global trading system has provided a very good basis and stability for the world economy to grow and has contributed to global growth, that the system has not been perfect. So there are members who feel, look, this system needs to work better for me, both countries that are not so rich and those that are rich. So that's what is important to look at. To ask yourself the question, all right, some things work, but what does not work and how do we fix it? Inkalskonliktava Tepo, viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels smags. Latgalē. Rītā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrīt. Radio SVH laika ziņas atbalsta. On what it says are Iranian-backed Hezbollah targets in Beirut. Iebrukumu Ukrainā rakstāsta Rihards Plūme. Krievijas parlamenta pārstāvis norādījis, ka vizīte ir daļa no attiecību normalizēšanas ar ASV. Arī Kremlis ir uzteicis šo vizīti kā soli ceļā uz to, lai atjaunot attiecības ar ASV. Krievijas parlamenta deputāti kurš ir kādreizējā
dot Krievijas budžetam, lai stabilizētu valsts finansiālo situāciju un turpinātu karu Ukrainā. Tā vēsta laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem. Iepriekš par to ziņojas Krievu emigrantu tīmekļa izdevums Zebel. Pēc Krievijas rūpnieku un uzņēmēju savienības kongresa Putins rīkojas slēgtas tikšanās ar lielajiem uzņēmējiem. Viņš uzņēmējiem esot teicis, ka Krievija turpinās karu Ukrainā, līdz ieņems visas Donbasa teritorijas, kas vēl nesot tās kontrolē. Vismaz 2 uzņēmēji apliecinājuši Putinam, ka labprāt brīvprātīgi ziedot līdzekļus, lai palīdzētu finansēt budžetu. Zebeldīna iepriekš minējis vienu no viņiem miljardieri Sulejmanu Kerimovu, kas esot apsolījis ieguldīt 100 miljardus rubļu, proti apmēram 1 miljārdu eiro. Otrs uzņēmējs ir metalurģijas magnāts Oļegs Deripals, ka tā savukārt vēsta Financial Times. Krievu karaspēks aizvadītajā naktī uzbrucis Ukrainai ar 102 droniem, 93 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Diemžēl fiksēti 9 triecienu dronu trāpījumi 8 vietās, atlūzas nogāzušās vēl 4 vietās. Savukārt Ukrainas droni 3. nakti pēc kārtas turpinājuši uzbrukt objektiem Ļeņingradas apgabalā Krievijā, tostarp trāpot naftas eksporta terminālim Ustja-Lugas ostā un mērķiem ostas pilsētā Primorskā. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 12 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 40%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra -4 + 1 grāds. Rīt būs daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 10–15 piekrastē Kurzemē līdz 10 grādiem. Rīgā būs daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 0, rītdienā 9–11 grādi. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ceļojums. Baltas debesis stāpījās, tikai tu un vairs neviens. Balta, balta zvaigznenīt, balta, balta tava sirds. Baltiem mākoņiem bija sklāts, baltiem vārdiem izrunāts, baltiem stariem uz alus drīz.
pār 5 tiešām šodien tā baltā spožā saulīt par mūsu galvām mirdzēja, varbūt rīt vairāk mākoņu, kā dzirdējāt, bet vienalga laicīši būs brīnišķīgs un brīnišķīgs vēl būs šīs brīvdienas un vispār marts ar daudz rekords uzstādījis un varētu būt par pēdējo laiku pašu siltāko martu, un es domāju, ka mēs to bijām pelnījuši, vai ne, pēc šitās briesmīgās 2 mēnešu dziļās, augstās sniegotās ziemas. Bet ceļojums turpinās studijā Baiba 8 minūtes pār 5, un šodienas sveiciens visiem teātra dienā, starptautiskajā teātra dienā, Nacionālajā teātrī, kā vienmēr arī speciāli izrādi ir tapusi teātra dienai par godu, bet mums arī par godu teātra dienai ir ceļojums visu un vienīgi no aktieru dziesmām, no teātra izrādēm, no kino, dziesmas, kas arī varbūt sākuši jau dzīvot savu dzīvi un aktieru izpildījumā, bet arī dziedātāji to pārņēmuši tās savā repertuārā. Kādreiz Dēls teātrī bija tāds kases grāvējs, protams, atkal Maestro Raimonds Pauls, kurš gan cits, kases grāvējs mūzikls Zaļā Jumprava, leģenda par Zaļo Jumpravu, kur daudzi šī brīža teātra grandi pirmoreiz ienāca teātrī kā jauni aktieri, kā vēl studenti, kas mācījās, un kur izskanēja baltā dziesma no Zaļās Jumpravas, bet klausītāji var pievienoties mums arī WhatsAppā vai SMS, kur braucat, kāds noskaņojums, arī kādu jauku vēlējumu, varbūt, ko darīsiet brīvdienās 2931 2222, un jā, gaidīsim jūs ziņas. Tūlīt kāds pirmatskaņojums Latvijas Rādio 2 ēterā, un tieši teātra dienām par godu ir tapusi jauna dziesma, tās nosaukums Vecums nenāk viens, tātad pirmatskaņojums, un to izpilda duets Grabulis. Un, ja mēs atšifrējam, tas ir Gins Grāvelis un Andris Bulis. Grabulis tūlīt. Kur braucam? Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarīlu. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar atcālīju. Tomēr labāk nekā viens, jo krāsas jau brīčīgs, vēl tiek viens plīts, un divānu ar atspērēm mēs izmantosim drīz. Kā ir, tā ir, kā būs, tā būs. Un kāda vecam kreklam jaunu pogu šūs. Kā ir, tā ir. Nāk ar krizantēm, rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar harvāriju, kaut kur tālu griežas laika rats. Jau pukrāsas jau tričīst, vēl piedeg piecas plīts, un divānu ar atspērēm mēs izmantosim drīz. Kā ir, tā ir.
spektaklis Dāmu paradīze savulaik tika iestudēts Liepājas teātrī Raimonda Paula mūzika, un pēc Emīla Zolā romāna motīviem arī Jāņa Petera dziesmu vārdi par violi dziedājumu Arina Umo, bet tūlīt turpinājumā Erika Eglija, Dēlas teātra aktrise. Ar dziesmu sestdienā no paša rīta, un pēc tam viņai pievienosies arī Guntars Grāsbergs, fantastiskais Nacionālā teātra aktieris, aizņēmies no Jāņa Paukšta LL dziesmu Rozīti manu nātru dārzā. Starp citu, Guntars Grāsbergs vienkārši fantastisks. Vakar bija arī Latvijas dziesmu krāklē ar savām izvēlētajām 5 dziesmām un dažādiem stāstiem par tām un par sevi, par mūziku. Ja šo raidījumu nedzirdējāt vakar, tad no šodien varat jau noklausīties Latvijas Rādio 2 mājaslapā Latvijas dziesmu krāklē. Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
tiešām ir pelnījis aplausus, vai ne? Tā, 5:22 minūtes. Mums te rakstījuši jau klausītāji tikko pamanīju. WhatsAppā bija tāds jautājums mums uzdots. Un tas bija pēc 3. Labdien, kas lūdzu izpild šo dziesmu, kas pašlaik skan ļoti skaista. Nu, par to dziesmu arī laikam skaista, ne tikai diena. Jā, paskatījos arī mūsu arhīvā, playlistē, tā teikt, apmēram tajā laikā 3:22 ir atnākuši ziņa. Un es toreiz pieteicu, bet vēlreiz var atkārtot vienu no tām 2 dziesmām, tā bija, kas tad skanēja. Vai nu tas bija Igo no Meža kūģiem, teica, ka esi ļoti skaista dziesma. Un otrs dziesma bija Anse Krause no Kamīrijas naktis, arī mūzikls abas vietmai meistro Raimondu Paulu mūziku. Un tā bija dziesmā Plauksta. Nu tagad Igo vai Anse Krause. Bet mums ziņas arī nāk, tātad 29312222 varat rakstīt WhatsAppā vai izziņās, un mūsu Kaija saka tā: sveiks ceļojums, kur tad mūsu mīļais Evalds Valters, aktieris. Jāteic godīgi, ka visās šajās 4 stundās nevarēja visu to, ko gribētu, kur būtu pelnījuši arī noskanēt Latvijas Rādio 2 šajā īpašajā starptautiskajā teātra dienā, bet tiešām bez Evalda Valtera mēs nevaram, un te tiešām skan Evalds Valters. Dziesmas dzimtajā valodā. Dzīvīte šūpojas tevī, vējā kā žubīte liep zariņā. Daudz tu man solī, mazo mērķeli, vai nav vienalga man, rai. Dzimtāda grecenu solīņi saldiņ, dziļ jūras āra viskaistākā. Grecens un devēja putas un valdi, krastā tik viļņi, raidaidā. Bēdas un prieki kā vītenis bijās, asra krīt biteri zaļzeldītā. Dienā vēl krūtīs vēl nakts melodijās, tad jāzied man rairā. Zils pārtūs un vēl visiem staujās, kā rūklovēt saulākajā. Sirds manā neapmas, sirds manā straujā, pārkrūšī toreiz, raidaidā. Sirds manā neapmas, sirds manā straujā, pārkrūšī toreiz, raidaidā. Vēl viena aktrise mūsu ēterā kopā ar Aināru Mielo, kādreiz tik populāra dziesma Latvijas Rādio 2. Starp citu arī Muzikālā bankā šī dziesma finālā, man liekas, nokļuva Reizīkāni un Ainars Mielovs aktieri.
Radio 2 klausītāji, ar sporta ziņām studijā Harijs Ortveins. Latvijas vīriešu futbola izlase vakar pirmajā UEFA Nāciju C līgas pārspēlē ar 1-0 pārspēju Gibraltāru. Spēles rezultātu 63. minūtē ar 11 metru sodu sitienu atklāja Vladislavs Gutkovskis, kurš brīdi iepriekš ar augumu meistarīgi nospēlēja sodu laukumā. Atdūtas spēle notiks 31. martā Skonto stadionā Rīgā. Dueļu uzvarētājs 2 spēļu summā rudenī spēlēs UEFA Nāciju C līgā, bet zaudētājs sacentīsies D līgā. Latvijas U21 vīriešu futbola izlase šovakar pret Gruziju aizvadīs nākamā gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēli. Mačs sāksies 5:00 vakarā pēc Latvijas laika. Latvijas futbolisti vēl 31. martā savā laukumā uzņems Ziemeļīriju, un ar šīm spēlēm Latvijas izlase sāks kvalifikācijas turnīra 2. apli. Pirmā apļa 5 mačos Latvija iekrāja 4 punktus, kas dod 5. vietu apakšgrupā, atpaliekot 3 punktus no 3. pozīcijas. Latvijas vīriešu handbola izlase 2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā tiksies ar titulēto Francijas valstsvienību, kā arī pasaules čempionāta kvalifikācijā iepazīto Poliju un Rumāniju. Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kas notiks 2028. gada janvārī, iekļūs katras grupas 2 labākās komandas un 4 labākās 3. vietu ieguvējas. Kvalifikācijas spēles tiks izspēlētas 3 kārtās pa 2 spēlēm katrā, komandām aizvedot spēles pēc principa mājas spēle, izbraukuma spēle. Kvalifikācijas logi izlasēm paredzēta šī gada novembrī, kā arī nākamā gada martā un maijā. Latvijas U18 vīriešu volejbola izlase šodien Siguldā uzsāks Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru, pirmajā mačā spēkojoties ar vienaudžiem no Nīderlandes. Spēle Siguldas sporta centrā sāksies 7:00 vakarā. Visas Latvijas volejbolistu cīņas tiešraidē varēs redzēt YouTube kanālā Volejbols Latvija. Atlases turnīra turpinājumā Latvijas izlase sestdien spēlēs ar Beļģiju, bet svētdien pretī stāsies Ukrainas vienaudži. Otrpus okeānam Nacionālajā hokeja līgā šorīt Zemgus Giriensons un Tampa Bay Lightning ar 3-4 piekāpās Seattles Kraken. Latvijas izlases uzbrucējs nospēlētajās teju 14,5 minūtēs izcēlās ar 2 metieniem, 2 reizes bloķēja pretinieku metienu un spēli noslēdz zem neitrālu liederības koeficientu. Uz rezervistu soliņa šorīt palika abi vārdsargi Elvis Merzļīkins un Arturs Šilovs. Columbusas Blue Jackets bez Merzļīkina ar 1-2 zaudēja Montreals Canadiens, bet Šilova Pitsburgas Pingvīns ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pieveica Ottavas Senators. Vēl Teodora Bļugera pārstāvētā Vancouveras Canucks ar 0-4 piekāpās Los Angeles Kings, piedzīvojot 4. neveiksmi pēc kārtas. Centra uzbrucējs Bļugers nospēlēja 17,5 minūtes, kas bija 3. lielākais spēles laiks starp uzbrucējiem, 3 reizes meta pa vārtiem un spēli noslēdz ar neitrālu liederību. Un līmeni zemāk Amerikas hokeja līgā ar vārtiem un rezultatīvu piespēli šorīt izcēlās uzbrucējs Eduards Trālmaks, palīdzot savai komandai Grand Rapids Griffins ar 5-2 uzvarēt Clevelandas Monsters. Trālmaks uzvarā 2 reizes meta pa vārtiem, iekrāja pozitīvu liederības koeficientu +1 un ar 2 rezultatīvitātes punktiem nopelnīja mača 2. zvaigznes godu. Un tepat Latvijā šovakar 6:30 Liepājas ledus halē Mainieki tiksies ar Zemgales vienību, abām aizvedot Baltijas čempionāta izslēgšanas turnīru 3. pusfināla maču. Spēli tiešraidē varēs vērot televīzijas kanālā TV4. Pēc 2 spēlēm rezultāts sērijā ir nešķirts 1-1. Tāpat nešķirts ir arī 2. pusfināla sērijā starp Kijevas Capitals un Mogo RSU komandām. Ar sporta ziņām ēterā bija Harijs Ortveins. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2. Christi, kādēļ bija, hei, 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 rasmīra dzīvoja, hei, 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 bet sveši kungi nāca, hei, 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 un sevi